Labdien, mani sauc Jevgenijs, un šodien mēs jums pastāstīsim, kādas tomēr ir priekšrocības elektroauto. Pats pirmais, ar ko ir jāsāk, protams, šitādu auto, ja jūs gribat iegādāties, labāk to izdarīt kredītā, jo ir Eiropas atbalsts un procentu likme ir ļoti maziņa. 1,6 vai 1,7%. To jūs labāk uzziniet jūsu bankā. Tas ir pirmais, ar ko būtu jāsāk. Pirmais labums. Jūs zinājāt, ka ar 1. janvāri 2026. gadu iebraukšana Jūrmalā ir 5 eiro. Man nav tādu problēmu, jo ar elektroauto iebraukšanu Jūrmalā ir bezmaksas. Tas arī viens liels plus. Protams, daudziem patīk citas vietas, bet, kam patīk Jūrmalā, tas arī bonus. Ceļa nodoklis nav jāmaksā, ir 0. Bezmaksas parkings visā Rīgā. Pa auto sabiedrisko joslu var braukt, nestāvēt korķos. Izmešana ir 0, kas uztraucās par ekoloģiju. Vēl viens plus šim auto - skaņa 0. Jūs braucat komfortā, ja, piemēram, jums vakarā pēc saspringta darba gribās klusumu un atpūsties, tas ir ļoti komforts auto. Bremžu kluči arī ir ļoti daudz retāk jāmaina, jo automašīna bremzē ar rekuperācijas režīmu. Tas arī ir liels plus. Kopumā automašīnas apkope ir ļoti daudz lētāka. Tāpēc, ka nav jāmaina eļas, nav jāmaina visādas ātrumkārbā, siksnas, ātrumkārbā eļas un tā tālāk. Tā jāmaina tik salona filtrs un dzēsēšanas šķidrums. Un var braukt visu gadu mierīgi. Mercedesam ir arī bezmaksas aplikācija, caur kuru jūs varat ieslēgt savu mašīnu, lai viņa ir silta. Un, kad jūs atnāksiet, varēsiet jau braukt siltā mašīnā. Kā arī aplikācijā jūs varat, protams, atvērt, aizvērt automašīnu, varat pievienot savam kalendāram, ieplānot maršrutu, redzēt uzpildes stacijas, lādētājus un vēl daudz kas cits. Nobraukt ar šo automašīnu, es domāju, vasarā var 600 km, renš viņai ir, ziemā tie būs kādi 400. Var nebaidīties, mūsdienās palikt bez uzlādes, tāpēc, ka tepat aizbraucot līdz Štutgartam pa ceļam jau ir 5 gabali. 4. Tāpēc uzlādes ir visur. Piemēram, mēs gribam aizbraukt līdz Tallinai. 3D, smuki. 335 km. Viņš pats pa ceļam pievienoja šito un saka, ka šeit vajadzētu uzlādēties. Un tad te mēs arī lādēsim un dzersim kafiju. Lādēsies viņš kāds 30 minūtes. Tas ir tas, ko viņš iesaka pa ceļam. Tāpēc varat nebaidīties. Mercedes jūsu vietā visu pats izdomās, izdarīs, pateiks, kur vajag uzlādēties, lai tiktu līdz Tallinai. Jums par to noteikti nevajadzēs domāt. Tāpēc mēs noteikti iesakam elektroauto, sevišķi mūsdienās. V8, protams, ir ļoti labi un man personīgi arī patīk, bet to atstāsim brīvdienām. Bet daily katru dienu lietot braukt ļoti ērti, ļoti izdevīgi, ekonomiski. Mūsdienās elektroauto tiešām ir tā vērts. Tāpēc droši varat griezties pie mums, Stuttgart Workshop. Mēs jums piedāvāsim labāko variantu. Ir uz vietas, varam arī uztaisīt uz pasūtījumu.